Jau labs rīts. Pareizi sakot, nelabvēlīgs rīts. Pirmdienas, jā. Nu, ko var pateikt? Ko var iesākt? Iesākt ar to, ka Latvijas bāliņi vakar hokejā veiksmīgi pakāsa. Kāsa un pakāsa. Nu, atdot piespēli no savas zonas stūra pa diagonāli pāri visam laukumam. Tas ir tāpat kā izbraukt uz krustojumu ar sasietām acīm un cerībā, ka tev neviens nenotrieks. Nekā. Kā gāja Samasvals pāri, tā nonesa mūsu žigulīti, ka nebija ko redzēt. Jā, tur ir daudz komentāru par to visu, jā, un īpaši par to, kā treneris galvenais noņem vārdsargu 3 minūtes pirms spēles beigām. Nu, es jau neesmu treneris, ko es tur varu teikt, bet 90% mūsu hokeja ekspertu divānu visi uzskata, ka tas bija pilnīgi nepareiz rīcība. Latvijas ziņas kādas? Nu, Latvijā švakas ziņas ir. Jā. Pa pagājušo gadu ir apkopots statistika iedzīvotāju, un mēs esam palikuši pa 14,000 mazāk. Tu redzēs kā, Valentīna diena acīm redzot nepalīdz. Nu, kas redzēsim pēc 9 mēnešiem? Kaut kas jau jādomā par to lietu. Tad pa 10 gadiem mēs būsim pa 200,000 mazāk. Ko? Būs vairāk zemes un lētāk. Arī tas jādod. Brazīlijā savukārt gatavošanās notiek lielajam Brazīļu karnevālam. Kurš to nezina? Kur tur viss tur ar dibeņiem tur tricina, ar pupiņiem un ar visu pārējo, un tad iet un dzied tur veselā nedēļā notiek tie svētki. Jā. Darbu nav, svētki ir. Svētki turpinās. Lūk, un tur mērkaķis nofenderēja vienam no dalībniekiem, nofenderējas ir telefonu. Un kaut kā netīšām palaidis ir tiešraidi. Un lēkājas pa kokiem. Nu, salasīs skatītājus vairāk nekā olimpiādē. Tāda šodien tās ziņas ir, jā. Lai jums jauka diena. Tā kā aizmirst šodien tā vēl svētki, jā, tie neoficiālie. Šodien neoficiālie aromātu un smaržu svētki ir. Nu, mēs visi atceramies bērnībā, kā mums tur smaržoja mandarīni, kā vecmamma cepa tur pīrādziņus, jā, gardus, un mēs jau ienākot mājās jau ostījām un priecājāmies. Kā un kuram tur tās smaržas patika? Piemēram, man bērnībā patika jaunu kurpju smaržas, varbūt tāpēc, ka kurpju nebija. Vienās kedās bija jāskraida, jā. Un kā nopirkt kaut kādas jaunās laķenes, jā, tur pa izmēru lielāku, uz izaugšanu, jā, kā saka, jāsaka. Tā es tur varēju sēdēt un nostīt, ļoti patika. Citiem benzīna smaka, citiem acetona, jā. Citam savukārt tā kā patīk, kā tur slapja suņu smarža vai vēl kaut kas, jā, padod